čiekuri, medū un cukurā. Ļoti ērti mēs varam ar kaut ko smagāku. Redz, aizlidoju jau. Tā pilnu burku. Tad viņu liekam tur saulē, ja teikt, vai karstumā. Man siltumnīcā stāv viss tas. Tad viņš ļoti labi izdala sulu. Nu, ir dzīvais sīrups. Nu, redzat, te mums ir ielikts medus apakšā, ja? Tad mēs kārtām lejam, beram cukuru arī. Nu, tagad lēts, akcijā varam nopirkt, ja? Tad ir ekskluzīvs medus etiķis vēl no 2005. gada. Tas ir viss aromātiskākais. Ja? Nu, redzat, kad mēs pielējam vēl ābolu etiķi vai medus, tad viņš invertēs arī to cukuru viegli izmantojamā formā. Arī medus iekšā ir fermenti dažādi, kur arī sadalīs to cukuru. Tas ir arī biškopībā, ziemas barībā izmanto, kad tur, piemēram, 10 daļas cukurs un 1 daļa medus, un to tur mēnesi pie plus 20, 30 grādi, tad viņš tur invertāze notiek tā sauktā, ko tur arī vārot var ar organiskajām skābēm, ja? Un tad mēs arī, nu, mēs te daudz netērēsim šo ekskluzīvo, tur mēs pieliesim ar medus, ābolu etiķi, ja? Tā kā tad mēs pielējam. Nu, te viņš saulē sāks izdalīties sula un vēl papildinām ar čiekuriem vai cukuru, kad izkusīs, ja? Te jau viņš, lai vieglāk izkūst. Lietot varam sākt jau pēc nedēļas to sīrupu, ja? Bet tā viņš tur var pilnvērtīgi arī mēnesi, 2 stāvēt, kā ieteikts. To tur video dažos var apstīties tos visus produktus, kam viņš noter tā. Ja tas viss par šo, tad nā, nu, te vēl spirtā ieliktais, ja? To mēs arī turam saulē, ja? Arī ar cukuru un medu. Tātad tas ir. Nu, šoreiz vēl tāds ekskluzīvs kā zemes tauki. Tos mēs liksim buciņā, ja? Tātad te mums ir oksimeli ieraugs, ja? Kur ir 2-3 daļas medus un 1 daļa ābolu etiķis jau gatavs. Tas ir domāts, kad mēs ogas liekam. Jā, nu, te mēs zemes taukus sagriežam jau daļās, ja? Tos mēs lietosim jau pēc arī dienas varam lietot. Ļoti garšīgi. Jā, tur ir vēsumā, jo viņš var. Tātad, te būs sīrups tāds. Pelējums no mežā, kā viņiem dabīgi ir arī dažādas trikoderma, piemēram, virsū var būt. Uzreiz sadalam, kā mēs viņu apēdīsim sākumā, piemēram. Lūk, šāds viņš arī izskatās smags. Želeja, un te ir tas. Un tad mēs visas tās vielas izvilksim ārā no tā produkta. Pārlējam šo. Nu, te viss, te mēs vēl pieliesim medu līdz augšai, lai saldāks tā te. Otru mēs ieliksim. Nav burciņas tādas. Arī šie. Tas būs vēl viens. Kā zemes tauki ir ļoti vērtīgi. Tur mēs tā kā vielu vajadzēja pasaklē atnes.
Vieli. Pieliksim ekskluzīvi čiekurus vēl klāt. Ja jau ir čiekuri, vēl ekskluzīvi, tos vajadzēja tā kā apakšā ielikt. Jo čiekuros ir savas vielas, sakām, viņš tā kā palīdz varbūt iekonservēt arī bišķi. Jo zemstauks jau ir tā kā tāds sulīgs diezgan. Te mums vēl no čiekuriem izlūks tad vēl bišķi. Jo šis variants tā kā ilgi neglabājas, viņš mums tā kā vēsumā būs jātur. Jo tad mums būtu jāpielej medaus sīrups. Ar to tā kā probiotiskās baktērijas strādās. Ja? Un te vēl mums nākamais produkts tad ir medaus. Ja? Te mums ir atvāko, tas medus nosmeltais ja, ar šūnām, propolis, kas te visi klāt. Ja? Parasti mēs ņemam 300 grami uz 3 litru burku, tas ir 100 grami uz litru. Te vajadzēs, protams, pilnu pieliekt. Arī siltumnīcā, siltumā liekam. Parasti arī pēc nedēļas var lietot, bet tā viņš gatavosies aptuveni. Pilnvērtīgi pat mēnesi, 2, 3 var gatavoties arī. Jo viņš ir tā kā ābolu etiķis līdzīgs, bet probiotiskās baktērijas. Un šo mēs kā ieraugu pievienojam klāt. Lūk, pietiks. Veikalā litrs maksā virs 10 eiro. Tas šis ir auzu, ja. Tā kā rēķināt, te mēs ielikām to, ko mēs izmestu ārā, tos atvākojums praktiski, jā, medus tāds netīrais, nosauksim, jā, ar dažādiem piemaisījumiem. Te mums iznāks produkts vēl 3 eiro tāda burka. Pēc jaunākās receptes tur mēs vēl sodu pievienojam, jā, lai baktērijas ilgāk strādā. Agrāk es tā kā tur jāuzmanās, ka var putoties arī. Tā kā tā uzmanīgāk. Redzīt. Jo ieraugs mums ir skāps pH un soda ir bāziska un tad tur reakcija var iznākt. Tur ir uz litru 1 teikarota sodas. Tas ir, lai baktērijas šīs probiotiskās tur strādā labāk. Tas ir Ramunas oriģinālajā receptē. Tā mēs pielējam pilnu. Gatavosies, jā, tātad. Tagad nonācām līdz apsei. Te ir apses novārījums, kāds viņš izskatās. Kad mēs fitopulveris, ja, mizas, ja, sagatavots šāds te. Šo mēs lietojam teikaroti uz puslitru. Tur 3 minūtes uz lēnas uguns pietiek pavārīt. Ar mizu, kad ir gabaliņos sagriezti, tad tur ir dažādas tās receptes, ja, piemēram, pirmais novārījums 1 minūti vāra, tad var otrā dienā 2 minūtes, kad ir biezumi, ja, un trešo reizi jau 5 līdz 10 minūtes vāra. Un atkal dabonam tur vielu sālā ārā no mizas, kamēr no pulvera mēs vienā paņēmienā jau dabonam šādu te. Protams, mēs viņu varam saskalot, ja. Viņam ļoti patīkams aromāts. Parasti pirms ēšanas vai no rīta, vakarā lietot, tur video viss ļoti labi paskaidrots par šo produktu. Tā vēl viens mums būs apse un eļļa, jā. Arī tur video mums tur reklamē. Viņiem vēl ir papele klāt, piemēram. Redzat, arī bites, tā kā propolisu vāc tieši no apses pumpuriem, kad ir. Tā kā apses miza ir kā aspirīns un
paracetamons, jā, kā bija tas, jā. Kas zina, kā aptiekā tā ķīmija. Un tas viss ir apsē iekšā mizā, dabīgā veidā un pēc kaitīgām blakus efektiem. Tātad nerafinētos saulespuķeļus parasti izmanto. Nu, citi lieto olīveļļi kolektīvi, jā, bet ar šito saulespuķeļu mēs arī gadu un ilgāk ziedas, piemēram, varam stāvēt un nekas tur neoksidējas, jā, tā kā ilgstošai glabāšanai, lietošanai arī šo. Nu, kas kuram garšo, jo šo mēs, piemēram, varam ar iekšķīgi bērniem un tā tālāk tur lietot. Nu, to, ko viņi tur tirgo laikam, tur viņi droši vien tos biezumus nofiltrēja nost. Tā kā šitas ir jauns produkts, ja tāds. Piemēram, jo tas tā kā mēs viņu, piemēram, teikarot iedzeram vakarā vai kā tur, tā viņš aiziet tālāk pa to zarnu traktu, ja? Maigi. Redz, ar to mēs tad pēc tam vairākas reizes dienā saskalosim, ja? Kamēr viņš tur, ja, viss pārvērtīsies, ja? Kas mums vēl par produktiem? Nu, dzīvos kvass tagad aktuāli vēl varam tāpat blenderēt un ar šo medaus ieraugu likt. Pie dzīvā kvasa uz 3 litri mēs parasti tur līdz 200 gramus saldvielu arī liekam. Nu, tas varbūt pat daudz ir ogām. Un medaus kā ieraugu arī 3 dienas un siltumā gatavs. Tur līdz nedēļai glabājas. Nu, te ir pulveris. Te ir mārdadzis, ceolīts, bērza lapas un vēl vaska koderi, mumio. Tas ir, kad palīdz pie tās apses, kā čaga bišķi klāt, varbūt intoksikācija, lai mazāk, jā, organismām. Šis. Vēl kaut kas? Viss, jā.